ģildē, un par ko mēs esam ļoti priecīgi. Es nezinu, vai Dzintra ir priecīgi, vai pārējie priecīgi, bet mums ļoti šeit patīk, jo te ir burvīga akustika. Koncerts saucās Spīdinu saulīte. Gribās, lai tās saulīte sāk spīdēt, jo ziema mums ir briesmīgi garas. Tā kā ziemu gribam, tā kā gaidam, tad viņas īsti nav decembrī, viņa uznāk atkal kā vienmēr nebrīdinot, negaidīti, vai ne, un tad ilgi neatkāpjās. Es ceru, ka mēs ar savām kokļu skaņām mēģināsim to saulīti atvilināt. Un tad vēl koncerta laikā, pirms koncerta manās rokās nonāca tāda grāmatiņa Lijas Brīdakas gadskārtu sarunas. Un es kādu fragmentiņu no šīm gadskārtu sarunām gribētu jums nolasīt, jo varbūt kāds no jums nav bijis lasījis. Gulējis.
sarunas ar bērzu fragmentiņš. Skatos, tava galotne kļūst violeti rūzga. Tāda vārdos grūti nosakāma, bet arī purvīša gleznās tik pazīstamā nokrāsa, kas iešūpo atmiņot. Zilganās garā saulrieta ēnas sniegā pietunas brūni atsegusies zemes garoze. Palu ūdeņu kāpjošais nemiers, tā ir latviskā pavasara izjūtamā tā. Dziļākās kupenes drīz atkāpsies, un tev sāksies sulu laiks. Kāpēc tad jārunā par gleznām, ja es pats šeit un tagad esmu dzīves kopā ar tevi, bez vidutājiem, bez starpniekiem sarunājos? Laikam nevelti mēdz sacīt, ka māksla ir spilgtāka par īstenību. Patiešām, varbūt es sen jau zemapziņā iegravēju šo bērzaru nenosakāmo Marta noskaņu, bet vajadzēja manām acīm satikt purvīša uzgleznoto pavasara ainavu, lai es mūžu zinātu, tāda ir Latvijas pamošanās no ziemas. Lai ar skatienu ik gadu no jauna meklētu šo toni un pēc tā noskaņot savu uztveri sajūtās. Bet padomā, cik savādi Vilhelmam Purvītim taču bija vācu asiņu piejaukums un Pēterburgas mākslas akadēmijas izglītība. Bet viņš radīja gleznas, kas tik ļoti atbilstošas mūsu tautas krāsu izjūtai un dvēselei. Varbūt galvenā bija vides ietekme, tāpat kā Blaumanim. Bet kādēļ tad daudzi īstenie latvieši, īpaši jaunie, tā tiecas pēc visa ārzemnieciskā, tagad sevišķi angļu ietekmē? Mēs arī drusciņi tiecamies pēc visa ārzemnieciskā. Mēs gribētu jums šodien nospēlēt Šveices autora Marka Hafnera sapni.
Saprotu, ir kaut kas svarīgs no rīta, bet pavisam ko citu izzinām par sevi un apkārtni, kad krustojas vakara ēnas. Lai neuzmāktos drūmums un dažkārt pat izmisums, ir jāsalīdzina un jāizlīdzina rīta domas ar vakara domām. Rīta domas spēcīgas dara nevien nakts atpūta un gaismas klātbūtne, bet arī apzināta saskarsme ar smalkajām enerģijām, kuru klātbūtni var sajust no visa, kas uzrunā tevi un ko tu spēj uzrunāt. Pēc tā jātiecās. Jozefs Haidns, Serenāde. Dzīvot. Esot vēlējies Herbers. Es ļoti gribētu, lai manas domas neskrien kā sīkas un badīgas mušas uz visām pusēm, vienalga pēc kādas ēsmas, bet lai domas sanestu kopā spēkus un ieguvumus, padarot mani stiprāku un gudrāku. Johans Krīgers, Menuets, un blokflautiņu spēlēs Dainīte.
liekas ar bērzu? Vai jūs esat ar saknēm izjutuši, kā ir, kad sasalusī zeme atlaižas un dzīvinošā sula kāp augšu līdz vissīkāko zaru galotnietēm? Kā ir, kad sveķēnie pumpuri plīst un sīkas zaļganas lapiņas spraucas pretī gaismai, pretī saulē, pretī zilajām debesīm? Kāda sajūta ir sirdī un sirdē, kad dzelteni spurdzes kaisa putekšņus vējā un tie samtaini klājas par gaujas ūdeņu ieloku? Un kad vēlāk lapotne šauc siltajās gaisa šūpolēs izdziedot vasaras prieku un slavu, vai kad zari lokās pērkona lietu un balti zibeņa šķīst turpat līdzās stumbram? Bet es stāvu līdz saknēm spēkā nodarbēdams un nevaru aiziet nekur, jo zeme tur mani cieši, un lai viņai paldies par to, ka spēju pārciest rudens salnas un vēl vienu mūža gadskārtu pārvērst zeltā, ko pēc tam izkaisīt dubļos un caur ziemas stinglumu, caur sarmas skropstām nest pumpuru acīs cerību pēc jauna plaukstoša brīnuma. Vai tu zini, kā ir, kad urbis griežas dziļi manī, mitrus skaidu riņķīšus izsviesdams, kamēr gar tāsi norit sulas pirmā asara? Tad aizvien vairāk pilienu, aizvien žiglāk skrien, pārvēršas sīkā tērcē un pa stumbrā iedzīto renīti tiek tavām slāpstošajām lūpām. Es priecājos, lai tiek, es nemaz nenožēloju, lai tiek tev, jo tā ir mana laime būt dzīvam, būt vajadzīgam. Un tagad latviešu tautas dziesma Es iesēju turku pupa. Turku pupu novāc zemes sējumiņa. Nu tā tad jau, es domāju, ka jau sanāk, jau mums senči sapņot par pupām, nezinu no kurienes un atvestas no vādzemes, vai ne? Nu, tas taču ir brīnišķīgi. Nu, vajag arī tā.
neizpētīgās vēlmes. Man mājās kaķis visu laiku staigā ņaudēdams apkārt, un tad laikam pavasaris ir, ja. Un meitenēm jādomā, kā tos puišus pieburt, kā, ar ko, laikam uz tikumiem vairs jau tā kā neuzķerās, ne, visu var nopirkt veikalā, ja, bet senāk tā nebija. Senāk vajadzēja tur radīt cimdu zeķis, vai ne, arī, cits uzķerās uz skaistu dancošanu, vai ne. Tautiešami apsolīja.
ansamblī ir gan māmiņas, gan vecmāmiņas, un mēs jau vislabāk zinām, kas mūsu bērnam vajadzīgs. Kas mūsu dēlam kāda līgava vajadzīga un kāds līgava vajadz mūsu meitai. Mēs zinām vislabāk, noteikti pa viņiem pašiem labāk. Un ko par to visu saka Lieba Rīdaka? Bet nevienmēr tie bērni mūs klausa. Un tu, kurš tev varēja kaut ko iestāstīt, kad mīlestībā sities pret vienu un to pašu neaizsniedzamo sapni? Tikai ar viņu un to pašu neaizsniedzamo sapni, tikai ar viņu tu iztēlojies savu pasauli laimīgu esam, tikai viņš un viņš. It kā nebūtu tūkstošiem citu cilvēku un citu, varbūt laimīgāku iespēju. Bet priekšā bija nepārvarama stikla siena. Ko tad teica tavi vecāki? Tagad, satikdama šo cilvēku, nodarbinos nedod Dievs, ka būtu ar viņu bijis līdz šai vietai kopā mūžs jādzīvo. Mums tā nākamā dziesma arī par to zvejnieku puisi, ka māte noskatījusi zemes arājumu savai meitai, bet viņi neskāpēc par to zvejnieku puisi. No sarunas ar lapu. Nē, ar apsi rudenī tā. Es nesalīdzinu sevi ne ar vienu citu, tādēļ esmu tik viegla un brīva. Es nežēlojos un nevaimanāju par to, ka esmu atrauta no koka. Es zinu, pie tā zara neatplaukšu vairs no jauna, kļūdama arvien plānāka, arvien sausāka un caurspīdīgāka. Es ļaušos vējam,
jo mūsu saspēle ir tik aizraujoša. Skaties, es dejoju tā, kā vēl nekad. Es paceļos gaisā, it kā man būtu spārni. Es lidoju. Nevaicā, kur nāc un lidoju. Tu arī tik nepiespiesti un brīvi, kamēr vēl esmu dzīva. Ai tā, tu nevari, bet kā tad es varu? Un mēs tā kā palidosim krāksu polka, somu tautas dēļ. Un igauņiem atkal patīk valši, igauņu valsis. Vispār jau teiku, viņiem atkal kāds var uzdāns, jo pirmais pāris jau tagad noliks somu nost un ir vietas, kur dejot. Dāmas laikam jāsaka, tās ir aktīvās.
Jūrkalnē. Un tāpēc arī Jūrkalnes dances. Tad mums tāds jūras bloks sanāca. Beigas no jūras. Saimnieces pienākumu pildīšanā, un arī mūsu nākamajā dziesmā jūs dzirdēsiet, kā bija saimniecei, kura Lunci kūla. I
literatūras, tagad jau sapratām, ka taupītāji ļoti labi īpašība izstrādā. Pirms mēs jau tā kā uz nobeigumu tinam makšķeres kopā, es gribētu pateikt Lījas Brīdakas vārdiem, ko viņa saka savā sarunā ar Jāņu Vainagu. Un izžūst dvēseles zaļais kronis, lapu malas diezin kāpēc visas tinas uz iekšpusi un sausi čaukst, kad tām pieskaras. Saki tagad, nu tu, vai tas ir vecums, kas tiecas remdēties sevi un nestāsta vairs par bijušo, to izgaršojot, izsmaržojot, to skaļi, pašpārliecināt, izpaužot pasaulē, bet nočukst, itin kā piesargājoties, apraujoties pusvārdu. Neviens nesajūt, kā jaunība aiziet, taču ik viens sajūt, ka tā jau aizgājusi, atbildēšu ar senā Romas filozofa Senekas apgalvoto. Bet es turpināšu apgalvot, ka dzīve nepazaudē visas krāsas, aizvien vēl notiek kaut kas negaidīts un pārsteidzošs, aizvien vēl kaut kas modina ilgas un pārdomas. Un nākamās divas dziesmas, mēs vispār esam tāds diezgan samērā jauns kolektīvs, nemaz tik ilgi nedarbojamies kopā, bet lielākā daļa no mums kopā ir spēlējuši visilgāko mūžu savu dzīves daļu, un kaut kādā jubilejā, man liekas, ka vēl pirms tam, jo manām meitenēm ir tāda dziesmu vācelīte, dziesmas, kuras es pat neesmu dzirdējusi, ja godīgi, un tad nākamās divas ir no tām, un gan jau kāds no jums varbūt tāds atcerās, bet mēs gribētu jums atgādināt, jā, un tāpēc aicināt dziediet līdzi. Pirmā ir programmiņās vārdi. Dziesmai vērse. Bet pa priekšu, pirms mēs sākam dziedāt, pacelt roku tiem, kas ir redzējuši Saburagu. Ja? Tad es jūs apsveicu, ar ko jūs neesmu redzējuši. Tā kā kaut diezgan daudz, tad jūs arī savā dzīvē neesat visu palaiduši garām, kaut kas jau ir redzēts.
citu saistās. Tie varbūt tās ir GDA normas, īsās, garās distances. Tas ir tagad ir normas vēl vēriem. Cik ātri jāskrien kuram. Kaut kā bija jābēr. Nu, jaunākā paudze teiks Lauris Rēdis, tā ir skriešana, jā, citu, jā, jo viņš tik pa skriešanu to. Nākamā dziesma ir teksts uzlikts. Laukā leja, kas nedūre, pirmā stāvā dzīvē, otrā stāvā kaimiņi, kas pārunā mājās, trešā stāvā kaimiņa un suņi nepēc grījām, tad tev gribos, negribos, skriet ir jāmācās, skriet ir jāmācās, skriet ir jāmācās, tad tev gribos, negribos, skriet ir jāmācās. Ja atdaļo angliņu, tev randīšu norunās, laba tev var staldiņas, ko ziedus iegādā, tad kaimītās aplūcotus un fiksēs ikterās, tad tev gribos, negribos, skriet ir jāmācās, skriet ir jāmācās, skriet ir jāmācās, tad tev gribos, negribos, skriet ir jāmācās. Bet ja kāda meita māte ciemos aicināt, ar vienai meitai 30, otrai 5 klāt, tad trešais ir Matija un Luteres nācija. Tad tev gribot, negribot, skriet ir jāmācās, skriet ir jāmācās, skriet ir jāmācās. Tad tev gribot, negribot, skriet ir jāmācās. Apostums jau pārējis un iekšā griezes sāv, kaut kas tur ir iesviedis un ārā negrib nāk, tad var darīt visu, ko šausmas uzmācās. Tad tev gribot, negribot, skriet ir jāmācās, skriet ir jāmācās, skriet ir jāmācās. Tad tev gribot, negribot, skriet ir jāmācās. Laukā kanās lokuvačs un saules priekšlonā, nopietnie rīksim krāts un piepīzot sāp, un ja lielais būlis tev var mēģīt izraugās. Tad tev gribot, negribot, skriet ir jāmācās, skriet ir jāmācās, skriet ir jāmācās. Tad tev gribot, negribot, skriet ir jāmācās, skriet ir jāmācās, skriet ir jāmācās. Tad tev gribot, negribot, skriet ir Es apsveicu koku klubu, kā pirmo koncertu šajās mājās. Un lai jūs visi zināt, mazās ilgas vēsturi, apsveicu jūs. Un lai veicās jūs. Paldies. Jā, tiešām līdz nākošam koncertam. Ziniet, es jums pat kaut kādu grafiku varētu pateikt, ko notiks koncertiem. Piemēram, 24. martā Latviešu biedrības telpa zālē būs jauniešu koncerts 4.16. Koklētā ansambļa Austrija 30 gadu jubilejas koncerts 24. marts. Tālāk šeit pat mazajā ģildē 15.
aprīlī būs koklētāja ansambļu skate, bet es nezinu cikos, tā kā sakojiet internetā. Uz to arī var nākt. Un tad saprast, ka mēs esam paši labākie. Paldies!